Es domāju, easy, viss viegli. Aprīlis. Es atnācu ar saviem vektoru kolēģiem patusēt bišķi. Ja? Brīvā piekdienas vakarā. Čau. Ja nopietni, tad mēs gatavojamies rītdienas filmēšanai. Es ļoti ceru, ka rīt visu dienu spīdēs saule un ka viss būs kārtībā un nesāks taišanas tiks sniegs un mūsu visi materiāli sanāks un viss būs ļoti superīgi un būs ļoti foršs video. Šīs dejas ir izvēlētas, jo tās ir vienas no mīļākajām tieši pašiem dejotājiem. Ar tām ir saistītas dažādas atmiņas, un mums vienkārši gribējās parādīt kaut ko dažādu, kaut ko, kas ir no vecākām dejām, kaut kas no jaunākām choreogrāfijām. Un tad mēs to visu salikām kopā un izvēlējāmies tieši šīs. Labrīt! Labrīt! Kā mēs jūtamies? Mēs jūtamies labi. Ko jūs te darāt? Mēs norobežojam teritoriju. Būs saprotams, ka šodien te nebūs nekāda staigāšana, vai ne? Nekādi joki. Nekādi joki. Lietas visas kādas tās sākotnējās lietas izdarījuši, bet mums vajag saprast, ko mēs vēl filmēsim tā kārtīgi. Ir idejas, bet vienkārši tas jāsaprot. Negulēju tik labi, bet atbraucot šajien, kad tā rīts saigumišķis, saulīts pīts jūt. Jā, viennozīmīgi. Nav variantu, nedrīkst būt, kad būs lietas tā kā viennozīmīgi būs saulīt, kad būs pozitīva vibe, labs garstāvoklis un visiem viss būs foršs. Un kustināt kājas. Čau, Uva! Čau! Klausies, ko mēs šodien darīsim? Ko? Kas šodien? Jā, un kas būs pirmā deja? Pirmā deja būs atiet jauka pasta. Jā, un kā tu jūties? Es jūtos ļoti forši, ir tik silts, superīgs laiks, paskaties. Vienīz nevienu mākonīšu. Varbūt filmēšanai tas nav labākais, bet, vai ne? Es pareizi saku? Tas ir labākais. Tas ir labākais? Nu, kā kur reizi? Mākoņiem grūti, jo tad tās ēnas var slīdēt. Varbūt, ja viss būtu apmācies, tad nespīdētu cilvēkiem saulacīs, bet ir ļoti forši, ka mums ir šādi laikapstākļi un ir vienkārši superīgi. Ziediņos! Galvenā ideja projektam bija tas, ka Dagmāra ir ieguldījusies savos dejotājos jau 10 gadus, un tad mēs gribējām parādīt viņas dažu choreogrāfiju kopsavilkumu tādā mākslinieciskā projektā. Un pateikt paldies par visu enerģiju, visu, kas ir kopā piedzīvots tā mazliet citādāk un uzdāvināt viņai šo te projektu kā kaut ko paliekošu. Planšeta lielākoties būs pie tevis, jā? Lai nav tā, ka tikai sākas kaut kā
Līziņš lapas dārināja, lapu lapas dārināja, līga manu ikrītiņu, līgaņāja slacināja. Jo, Breiri, Jo, vai tas ap tev miķis klāt? jā. Es nepamatu. Kur Viņš viņš? ieraksta visu? Jā, laikam ierakst. Es tur padziedāju. Sveiki. Es neticu. 1, 2, 3. Ak, Dievs, es jau padziedāju tur fonā. Viss kārtībā, viss iet pēc plāna. Nē, mēs kavējam, jā. Jā. Un tāpēc, ka tas ir tās minūtes, kas sākumā mums, kaut mēs sākām nākt no turienes ar 6 minūšu nokavēšanos, un tad pēc tam šitien to rītīgi jūtu. Kam tu vēl? Gēnišs? Tālūdz nefilmē. Henrikam ir bērns. Viņš ir šeit. Pēc to nerādi. Čau. Cik reizes jau nodījām? Agatē, otrais Dan. Otrais dan. Nu, vēl nav. Pulkstens mums ir 12:01. Mēs esam piecinuši laiku. Un tagad viss ir labi, viss iet pēc plāna. Un galvenais tā, lai tas turpinās arī. Tieši tā. Ipi, jēj. Nē, Kāpēc? Kāpēc? Šerifs ir ieradies. Tu esi Madara? Es esmu Madara. Jā. Es esmu šīs dienas šerifs. Man tika piešķirta rācija, otra rācija ir Agatai. Mēs esam svarīgas. Visas dejas atšķirās gan kaut kādā raksturā, gan dinamikā, gan kontekstā. Visas kaut kādā veidā kaut ko simbolizē citādāk. Un man interesantākā daļa šitajā projektā ir tas, ka man vajag kā operatoram izdomāt, kā es varu dejas atspoguļot citādāk. Tā kā mums ir vesela filma ar, cik kopā mums ir dejas? 7, 8? 7, jā. Tad man vajag atrast kaut kādu veidu, kas ar dažādām kameras un filmēšanas metodēm, man vajag atrast veidu, kā visas tās dejas atšķirt. Pieņemsim, kaut kādā dejā attiet jauka vasariņa, kur es cenšos būtiski iet uz stūplāniem, jo tā deja ir vairāk par tādu tuvumu starp vīrieti un sievieti. Un tad cenšos akcentēt to, un tad atkal kaut kādās aunkājiņās es cenšos akcentēt to dinamiku un ar visādiem slīpiem kadriem un vairāk griezumiem. Tur drīzāk interesantākais ir tas, ka man nepieciešams pielāgoties tai dejai ar tik daudz dažādām metodēm, lai vienkārši visa filma kopumā izstāsta interesanti. Piedodiet! Ļoti labi. Iepazīsimies ar tiem personāžiem viņu dejā. Paldies. Tas ir viss. Jā, deja sastāvam, tas ir viss. Nu, čau, dāmas. Ko jūs šodien dejojat? Visas? Man bija kāds kumeliņš. Ko jūs te kakri esat? Tāpēc, ka es atbraucinās par šo kompāniju. Labi. Kā jūs jūties šodien? Ļoti vasarīgi. Jā, silti ir?
Jā, un tas ir ļoti Nu, labi. Čēls, bet ko dzer? Tēju, siltu. Tēju. Kas šeit atrodas? Tur ir pankūks ar ievārījumu, pīrādziņi, konfektes, viss, ko dzīvē var vajadzēt. Viņš izdarīja kā vajag. Tas slikti? Slikti. Nedara tas, kā viņš izdarīja. Nedara tas? Nē. Kā tad viņam vajag? Viņam izdarījām tieši tā, kā vajag. Tad es nesaprotu, ko viņš grib. Izstāst lūdzu vēlreiz, kā tu gribi, ja mēs nesaprotam, kā tu Mēs gribi. izdarījām tieši tā, kā vajag tikko. Tā vieta, kur es vēlos, lai viņi ierutē uz to pusi, ir tad, kad izgriež vienu meitenu un pēc tam otru. Tā arī iznāk kombenes otrā daļa. Tikai uz pirmo. Ti. Un tad pirmais iegriež, otrais iegriež. Paskaties, lai viņš paskatās. Paskaties, tagad paskatīšu. Okay. Kur pārējie? Kas ir pārējie? Viss Man tam. nevajag viens. Sveiks, Kārlī. Prieks tev redzēt. Saulītē. Nu, tad tāds līdzinājums. Vispār nav akmeņi arī. Nav jau vienkārši. Bedres arī tā mazāk. Čau, Līga! Kā tu jūties šodien? Es jūtos fantastiski. Es filmēju šo dokumentālo īsfilmiņu par Vektora, tā teikt, dejām, ko mēs šeit darām šodien, un es jūtos fantastiski. Bija šīt karsts, baigs spīt saulācīs, bet vo! Bet vo? Pasākums ir vo! Bet labāk ir lietus vai saule? Saula! Un kas Ko labāk? mēs ar lietu šita neko neizdarītu. Nu, pilnīgi neko. Šokolādes končs vai želē končs? Šokolādes. Es tikko esmu ieradies. Es esmu mazliet satraucies, jo tas ir koncerts, gandrīz kā koncerts, nezinām vieta, liela skaista skatuvē. Kur tu dejosi, zini? Vidū. Vidū? Vidū. Strepā. Tur augšā? Jā. Kā mēs tur uz tiem akmeņiem tā kā vai kā? Jā. Nu, jā. Būs labais. Būs baigi labais. Jā, rek, dzeltens tauriņi. Augšā. Nu, Madara teica, ka tu nevarēsi vairs iet. Pārceļ, un tad ņemt malā. Čau, Ievā. Ko mēs tagad dejosim? Kājiņā. Jā? Jo nākamnedēļ vēl būs sniegs. Ko tu nopietni? Jā. Nākamā svētdiena. Vistiešākajā. Tiešām. Apsolu. Nē, es ceru, ka nebūs, bet nu ķipa. Nu jā, lai pēc 10-15 minūtēm viņi vienkārši nāk uz lauku un pamanīs mūsu. Bet mēs jau iesim uz estrādi. Nē, silti, jo man ir tēja. Rūta man ik pa laikam māknes, jā, redzi? Ļoti forši. Mums iet labi. Mēs tojamies finišam.
sākt ar milzīgu paldies un daudz ovācijām Agatei par šitā visa uzburšanu. Tikpat lielu un mīļu paldies mēs sakam Uvei. Braucam tālāk. Vēl mēs tikpat lielu un mīļu paldies sakam Dianai! Dianai mēs sakam paldies Vēl mēs milzīgi paldies sakam Rūtai par visu sociālo tīklu uzraudzīšanu, darbošanos un taisīšanu un turēšanu roku pulses. Un vēl, viss nav beidzies, mēs vēl tikpat, ja ne vēl lielāku paldies, mīļi paldies sakam Ievei par to, ka viņa rūpējās par visiem dāmu tērpiem, par to, kā viņas izskatījās šīs filmēšanas laikā. Un tad mēs sakām lielu paldies Stefam par visu šī te fotografu filmēšanu.